Sveiki! Atļaujiet iepazīties, esmu Pūce. Esmu talismans, sargāju zināšanas un gudrības. Man ir sava skola, Babītes vidusskola. Šī skola ir īpaša. Es nesu veiksmi tiem, kas te strādā un mācās. Par to arī mans stāsts. Šī vieta, pati ēkas, skola, vieta, kur mēs esam, Babītes novads, ir ārkārtīgi interesants, gan geogrāfiski, gan tīri vēsturiski. Un šeit laikam ir tā vide vienmēr bijusi, kad motivējas mācīties, apgūt kaut ko labāku un strādāt, censties vēl labāk. Un to pierāda ne tikai tie bērni, kas ir šeit skolā mācās, to pierāda arī absolventi, kas beiguši šo skolu, kas nāk apakaļ un stāsta vienkārši, kā viņiem dzīvē klājās. Laiks iet, plūst, mainās. Bērni uz laiku satikušies skolā, mācīties, augt un dzīvot, gluži kā putni, apgredzenoti ar piederību šai vietai. Galvenais ir tās zināšanas, ko skola dod. Un ar tām zināšanām, ko iedod Babītes vidusskola, ir ļoti viegli startēt tālāk augstskolā. Es esmu bijusi gan skolniece, gan skolotāja un esmu arī direktora vietniece ilgus gadus bijusi. Un faktiski man tā smejoties jāsaka, ka es skolā esmu tā kā visus 30 gadus. Ik viens, kas te mācījies un strādājis, ierakstījis kādu rindu skolas vēstures lapusēs. Tikai viņi izredzētu saņemt titulu mūsējie. Ļoti svarīgi ir tā komanda. Ja, un man liekas, ja ir tā skolotāja komanda, kā kolektīvs kā tāds, ja ir administrācijas komanda vienota savās idejās un tajā vīzijā, tajā redzējumā, kādu mēs gribam redzēt Babītes vidusskolu, ka tas vienmēr ir bijis ļoti svarīgi mūsu skolā. Ja. Skola Piņķos ir kopš Sviedru laikiem, kad Vidzemē tika izdots rīkojums katrai baznīcai ir jāatver skola. Krievu laikos Babītes pagastā bija 3 skolas, kur mācības notika krieviski. Sarunāties latviski bija aizliegts pat starpbrīžos. Brīvvalsti izcīnīja un tepat mūsu novadā aizstāvēja slavenajās Ziemassvētku kaujās. Pēc 2. pasaules kara skola bija mācītāja mājā. Veca, skaista māja bija, pilna bērniem. Reizēm pat vienā dienā 300 bērni tur izstaigāja. 3 maiņās gāja. Ēkas bija absolūti nepiemērotas. Bija jau arī jauki, mums bija savs spoks zālē. Un tā kā svētkos mums bija jādežūrē, Oktobra revolūcijas lielajos svētkos un tāpat ar 1. maijā un vēl citos valsts svētkos bija jādežūrē, tad mēs arī ar to spokšu tad kontaktējamies. Augstākos un zemākos plauktos sāka cilāt runas par skolas celtniecību. Tā īsti reāli par jauno skolu sāka runāt ar visiem plāniem tad, kad mums nomainījās skolas direktoru, tas ir direktors Donas vietā nāca skolotāja Kvēpa, un viņi ar savu enerģiju un saucamām caursišanas spējām panāca to, kad sākās jau tāda reāla darbība. 1949. gadā nodibinātie brašie kolhozi Rainis, Spilve un Saliena vēlāk apvienojās un kļuva par slaveno Bulduru Sohos tehnikumu. Bulduru burkānu laukos auga arī Piņķu ciems un izauga arī skola. Nav jau ko slēpt, bet Bulduru vistiņas un Bulduru rozītes un tāpat padomju Latvijas devums un jau to skolu uzcelt tomēr palīdzēja. Skola tika pēc tam uzcelta 3 gados, pamatakmeni ielika 78. gada 14. aprīlī un
skolu nodeva 1980. gada 1. septembrī. Gāja jau ar šo celtniecību visādi. Sākumā pēc pamatakmenes ielikšanas ķekavas pēmu, kā dzina pājus tā, ka skanēja visa pasaule un jau daži piņķenieki kļuva nemierīgi, ka nevarot vairs dienā trauks skapī nolikt, jo trauki krītot laukā, kā tie pāļi tiks sist. Būvedrē bija sakrājies ūdens, tur peldēja zivtiņas, vardes, vai viņas tur izglītojās, to es nezinu, bet peldēt viņas tur peldēja. Lūk, un tad, kad nu tiešām vecajā skolā sāka līgoties griezt šajā vecajā mācītāja mājā, tad nu sākām arī taisīt lielu troksni. Un beigās tomēr panāca, ka šo skolu turpināja celt. Izsludināja šo skolu par komjaunatnes triecienu celtni, un šeit brauca no dažādām fabrikām svētdienās palīgā strādāt, gan no Olainas, gan no Rīgas. Nu, skola atklāja triecienu tempā, ejot skolā iekšā, visus brīdināja, lai nedod Dievs ne pie vienas stenders vai sienas nespiežās, jo krāsa vēl nebija īsti nožuvusi. Un ir jau saglabājies arī uzņēmums Skaists, kur bērni jau nāk ar ziediem un baltām zeķiem, traktors vēl strādā un līdzina, suns rej un liek pēdējās plāksnes uz ceļa. Lūk, tā mēs sākām mācības 1. septembrī Babītes vidusskolā. Es atceros, te vasarā būtībā visi skolotāji strādāja bez atvaļinājuma, arī skolnieki bija visi organizēti. Man, starp citu, bija audzināmā klase, kuras audzināja no 4. patiesībā no 3. klases, un tā bija paredzēts, ka viņi būs šajā skolā 1. vidusskolas izlaiduma klase, un tā arī bija mana klase. Mans vienīgais puisis Kubarko nesa karogu, ienākot jaunajā skolā, un mēs pirmie iesoļojam jaunajā skolā šeit. Kopš jaunās ēkas atklāšanas 8-gadīgā skola kļūst par Babītes vidusskolu. Jaunajām skolas durvīm bija plašāks vēriens. Mēs kā jaunie speciālisti atbraucām uz šeieni, un priekšā bija jauna skaista skola. Tā kā mēs atnācām augustā, tad mēs to skolas atklāšanas īsu brīdi pirms tam mēs dabūjām just. Mēs dabūjām skolā strādāt pat pie betonēšanas, pie logu mazgāšanas, pie apkārtnes ierīkošanas, bet tas bija tāds jau punktiņš uz i, kad jau viss bija uzcelts. Mēs jutāmies gaidīti un mīlēti un ļoti saprotoši uzņemti. Šajā laikā skolā apgūst arī lopkopību un traktoru mācību. Katru rudeni skolēni un skolotāji iesaistās ražas novākšanas darbos. Izveidojas tradīcija, ka čaklākie talcinieki reizi gadā dodas ekskursijā pa visu plašo Padomju Savienību. Tajos laikos tāds akcents bija vairāk likts uz burkānu vākšanu, uz burkānu ballēm. Man ir atmiņā tas septembris, mēs gan veselu mēnesi strādājām laukā. Un katra klase savā starpā sacentās. Un tad bija burkānu balle. Mums bija tāds ansamblis, tādas kopīgas lietas, un ansamblis sauca burkāniņš. Tas laikam arī pagods bija tiem visiem burkānu tām padarīšanām. Laiku maiņu iešalca dziesmotā revolūcija. Raža vairs netika vākta vietējos laukos, bet rudens darbos bija iespēja doties uz Vāciju. Bērniem ceļi pavērās uz pasaules čempionātu vieglatlētikas krosā starp skolām Ķīnā. Skolas komandas plūc laurus diskotēku skatēs un televīzijas raidījumā Popiela. Skolotāja Gīļa vadībā tiek atjaunota mazpulku organizācija. Tiek atjaunots un iesvētīts vecais skolas karogs. Kā dāvinājums no strelniekiem tiek saņemts, restaurēts un godam glabāts Ziemassvētku kauju karogs. Tagad ir nemoderni strādāt vienā un tajā pašā darba vietā ilgi, kad ir jāmaina kaut kas, tad es varu teikt to, ka es nepārtraukti esmu mainījusies, un man šie visi gadi ir bijuši pilnīgi atšķirīgi. Šobrīd skolā mācās 670 skolēni. Skolā strādā 64 pedagogi, 51 no tiem ar augstāko izglītību, 13 ar maģistra grādu. 9 no skolotājiem strādā skolā 30 un vairāk gadus.
Mērglāzē ieliesim skābi šķīdumu. Mēs redzam, ka fenolftalēns savukārt maina krāsu sārmainā vidē. Es sāku strādāt Babītes 8-gadīgajā skolā 1979. gadā. Sajūta ir tāda, ka laiks ir pagājis ļoti ātri. Es esmu bagāta ar divām lietām. Ar saviem bērniem, kurus es arī saucu par bērniem, kurus es esmu audzinājusi, kurus satieku, ar kuriem es varu parunāt un atcerēties. Un otra bagātība ir brīnišķīgie kolēģi. Mums ilgus gadus ir bijuši ļoti labi direktori. Pirmā direktora Babītes vidusskolā Aina Kvēpa 1982. gadā vadību nodeva direktoram Andrejam Ķeizaram. No 1986. gada 23 gadus skolu pārredzēja un vadīja Broņislavs Rimicāns, sirds gudrs, inteliģents un atbildīgs cilvēks. No 2009. gada skolas direktors ir Ingmārs Purmalis. Pirmā direktora Aina Kvēpa un direktors Broņislavs Rimicāns, kas arī ļoti turēja kopā kolektīvu. Ne tikai direktors, bet visa administrācijas komanda. Tā kā dūre, es varētu teikt. Tur arī slēpjas mūsu skolotāju un skolas stiprums. Skolai ir ar ko lepoties. 2008.–9. mācību gadā Latvijas skolu izvērtējumā pēc eksāmena rezultātiem skola ir ierindojusies 11. vietā. Babītes vidusskolas kolektīvs ir saņēmis atzinības rakstu par labākajiem skolēnu mācību rezultātiem Rīgas rajonā centralizētajos eksāmenos laika posmā no 2004. gada līdz 2007. gadam. 1988. 89. mācību gadā ar zelta medaļu skolu beidz Ilze Deņļēviča. Šo gadu gaitā ir bijuši arī 3 sudraba medaļnieki. 2006. 7. mācību gadā par mācību sasniegumiem pirmo reizi tiek pasniegti skolas apbalvojumi – zelta, sudraba, bronzas pūces un pūčulēni. Esmu tikusi pie savas saimes. Katru gadu mani pūčulēni izlido pie centīgākajiem bērniem. Bronzas pūces pie mācībās čakliem, sudraba pūces pie labākajiem un zelta pūces pie izcilajiem skolēniem. Pa šiem 4 gadiem pie bērniem ielikstojušas 288 pūces. Es mācījos 6. klasē. Tas bija pirmais gads, kad bija tādas pūces. Jā, par labām sekmēm saņēmu. Tas man bija sudraba pūca. Bija 1 septītnieks laikam kaut kur. Zelta pūca. 8. klasa un 9. klasa arī. Par 3. klasi man pagājušajā gadā bija zelta pūca. Un par ko dod zelta pūces? Par to, ka ļoti labi mācās un iet daudz pūciņus. Un tiek olimpiādē skolas arī. Pēdējos gados valsts mēroga atzinības saņēmuši un Babītes vidusskolas skolēnu darbi ir tikuši godalgoti starptautiskā vizuāla plastiskās mākslas konkursā Es dzīvoju pie jūras, 3 reizes balvas saņemtas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatējs, konkursā Tava reklāma sniegums novērtēts kā labākais valstī. Reklāmas bija izvietotas visā Latvijā ar norādi Jānis Spurdziņš, Babītes vidusskolas skolēns. Balvas un godalgas skolu mācību firmu nacionālajā finālā un starptautiskajā festivālā nopelnījuši Babītes vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumi FTS un PNC. Alternatīvajā dabas zinību olimpiādē Emīls Senkāns ieguvis maksimāli iespējamo punktu skaitu un 1. vietu. 2009. gadā un 2010. gadā valsts bioloģijas olimpiādē atzinības rakstu saņēmusi Sabīne Zondaka. Skolotāja Inese Gavare atzīta par Latvijas gada ekonomikas skolotāju 2009. Domājot par izglītības procesu, viens no primāriem mērķiem ir panākt kvalitatīvu, mūsdienīgu mācību vidi
Tās ir gan interaktīvās tehnoloģijas, gan tāfeles, gan datori, projektori, datukameras. Un pats galvenais, man liekas, instruments ir skolotājs, kurš ar savu deksmi māca priekšmetu. Protams, kad laiks ir mainījies un daudz kas nav tā, kā bija agrāk skolā, taču klasiskā situācija, kad ir skolēni, galdi klasē, krēsli, tāfeli, skolotājs, tā ir palikusi. Tātad otrai, ja mēs rēķinām pilnam riņķim, kurš laukums riņķim 2, izteiksim, kādā to veidot, ir kas man saka. Kaut kā, ja vispār ir kaut kādi gandarījumi mirkļi, tad man viņi ir no ļoti izciliem bērniem. Man ir no tiem bērniem, kurus es redzu, ka viņi no viņu vecumā, viņi noteikti ir daudz izcilākas personības, kā es biju viņu vecumā. Un ka es viņus novērtēju kā, noteikti ļoti izcils. Un gandrīz jau katrā klasē tāds ļoti izcils bērns ir. Un ja viņš man kā cilvēks ir interesants, tad man ir interesanti tajā klasē, man ar to pietiek. Bērni tā kā putnēni, sākumā mazi un ziņkārīgi, tad lielāki un bravūrīgāki, tad pamet līgzdu un aizlido. Savus putnēnus mēs apgredzenojam ar skolas žetonu gredzeniem. Ir tā pūcīte virsū un ir Babītas vidusskolas iniciāļi. Pūcīte ir arī skolas simbols. Apgredzenoti ar piederību šai vietai, aizlidojam lielajā dzīvē un reiz pa reizei atgriežamies, lai satiktos, jo, lai kādos vējos izklīduši, visi esam savējie. Mans vēlējums skolai ļoti vienkārši. Es vienmēr domāju par to, lai katrs skolēns, katrā Latvijas skolā, un tīpaši mūsu Babītas vidusskolā, varētu pēc iespējas kvalitatīvāk mācīties un saņemt savu pievienoto vērtību. Vēlēsim visi savai skolai daudz laimes dzimšanas dienā! Un vēlreiz daudz laimes dzimšanas dienā! Un beidzamo reizi daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes Babītas vidusskolai 30 gadu jubilejā!